Kas tur lejā notiek tagad? Kas būs? Īra? Aiziet, Ivo. Sveiks, Ivo. Ķegums aiz muguras. Pastāst mazliet iespaidus, emocijas, sajūtas, kas notika ķegumā un tālāk, ko darīsi? Jā, sveiki. Ķegums, jā, aiz muguras jau ir šodien, jau ir otrdiena. Neko, nu kā, laiks bija labs, gonka bija laba, bet rezultāts bija arī, var teikt, nu ne tā, kā gribēju, protams, bet, protams, bija problēmas dēļ visas treniņa grafika, un es biju gatavs pirmai zaļa pusē, tas ir apmēram kaut kur 15-17 minūtes, varbūt, es pat precīzi nezinu, un otrā pusē vienkārši bija, nu, to ātrumu, ko vajadzēja turēt, nenoturēja, bet, nu, gadās citreiz es nevarēju būt, varbūt, gatavs tā kā pagājušajā gadā biju uz ķegumu, bet, nu, es ne pie tā nebiju vainīgs, bija kritiens, kurš cēlis izsita visu no ierindas, visu grafiku. Un tā kā neko tā jums priekš. Nu, šodien uzbrauksim 2-40 minūšu braucienīgus un rīt jau uz Zviedriju jābrauc. Esam Kandavā. Pastāsti lūdzu savus pirmos iespaidus par šo te jauno veidojumu, kas te top. Es jau dzirdēju Mārtiņam tikko jau pirmie komentāri. Pastāsti lūdzu savu pirmo iespaidu. Jā, nu, protams, pirmo reizi te forša vieta izstās. Un kaut kas savādāks. Nu, bišķiņ izstās jau tehniskāk, tā kā interesantāk ir ko pabraukt, jo visur, kur brauc, nu, es Latvijā neesmu daudz brauc, bet vispār, nu, visur ir viegli. Un, protams, daudz reliefi ir pāris vietas interesantas tehniskas, bet, protams, nekad nesanāk trasu uzbūvēt ar pirmo, nu, daudz tādi sīkumi, kas gonkā daudz nospēlēs lielu lomu, jo kā nekā braucēji, tik daudz braucēju un viedokļi būs dažādi. Tāpēc vajag maksimāli visu to, ko mēs te esam, 3 braucēji, visi brauc pasaulē un katram sava ideja. Un tāpēc, domāju, mēs arī pēc treniņa pateiksim viņus tā precīzi, ko vajag pamainīt. Un tad būs, es domāju, forši. Tehniski sarežģīta? Nē, pagaidām tāda normāla. Pagaidām ātri līkumi slideni, protams, šodien ir karsts un nav laistīts. Un tehniski sarežģīta, neteikt, ka ļoti, bet interesanti. Nu, vismaz ir ko padomāt, jo nav tā, ka tu brauc vienkārši un ar gāzi, un ir kur pamainīt trajektorijas un lecienus viļņi mazliet. Kā mums pārējiem čaļiem Latvijas varētu veikties kāda prognoze? Visu varēs izpildīt? Ek viens jau atbrauc, kurš vēlās kaut ko demonstrēt? Nu, protams, ka pārveidos to visu, ko mēs teicām, es domāju, tā būs vieglāk, jo pagaidām, ja atbrauktu kādi zemāk līmeņa braucēji, viņiem būtu daudz, es domāju, nevis daudz, bet dažas vietas nepatikt, un viņi būtu diezgan neapmierināti, jo viņi vienkārši nevarētu izpildīt, jo tā, mēs pat braucam un jāsaspringst ir. Nevis jāsaspringst, bet visu laiku jākoncentrējās tai vietai. Tā. Bet attiecīgi tiks uzlabota, un tu redzi, ka arī pārējiem Latvijas čaļiem varētu būt, teiksim, patīkami. Jo jāuzlabo ir tās vietas, lai būtu tas tā kā līmenī, tā kā pasaulē, un arī nav
lai nav pārāk stāvi un dažas vietas, kur vēl vajag tehniskāk tieši līkumus. Jo pārāk ir tagad līkumi tādi, kā rallijā ar savu mašīnu varētu mierīgi braukt tur, bet tur tā problēma, ka vajag dažādību. To mēs arī pateiksim, jo tas galvenais. Jo, ja būs viena trajektorija, atkal būs grūti apdzīt tādos līkumos. Un tas jau tas galvenais. Bet tā kopējais iespējas par trasi ir ok? Jā, protams, slīd visu laiku ārā visās līkumos. Un gribās jau, kad ir saķera un ātrums, tad būs vēl lielāks. Negatīvie līkumi? Ir viens negatīvs, tāds interesants, un tas tāds sen nebija bijis, ko kādreiz bija Tukumā kaut kad senos laikos, bet jau forši. Tāds trases vairāk vajadzētu Latvijā, tad būtu ideāli. Rīt brauc uz Zviedriju? Jā, rīt 5 no Rīgas kuģis, tad jau Zviedrija. Kāda tur trase? Tāda maza akmentiņa, trase laba, forši. Ātra arī, un kāda tāda tehniski varbūt nebaigi sarežģītā, bet specifiska, jo specifiska grūns ir tur Zviedrijā. Un kāda pašsajūta šobrīd pašam ir otrdiena, ņemot vērā sestdien jau sākās kvalifikācijas, svētdien ir gonka. Kāda pašsajūta ir tieši fiziski? Nē, labi, mēs vakar atpūtāmies, uzminām riteni stundiņu un šorīt uzskrējām un tā kā jūtos labi un tad jāuzbrauc. Braucieni būs karsts, grūti, bet tāds tas darbs. Un es domāju, ka būs jau labi. Cels arī ūdens ir pazudus pagaidām, neveidojās liekas, un es domāju, būs labi viss. Varēs turpināt strādāt ar pilnu adēļu. Super, paldies un veiksim tev! Paldies!